Sveicu jūs arī visus šajā vakarā. Ir prieks būt kopā ar jums un prieks satikt tos, kurus tā ir sanāk reiz gadā satikt pateicības vakariņās. Un kādu no jums pat pirmo reizi šeit esat šādā pasākumā. Un prieks ir redzēt arī tos, kas jau esat absolventi, kas esat absolvējuši BPI. Un šeit ir arī tādi, kas kalpo mūsu dažādās iniciatīvās, gan draftā, gan arī 4. muskatierī. Tā kā priecājos būt kopā ar jums šajā vakarā. Paldies Pēterim par labām dziļām pārdomām. Un, jāsaka tā, Pēters bija ļoti drosmīgs. Un paldies jums, ka jūs, tie, kas bijāt jau no paša sākuma, noticējāt, kur viņš kā Noa teica, ir plūdi tuvojās. Un mums kaut kas ir jādara. Un tiešām pirms 18 gadiem tā situācija bija pietiekoši sarežģīta mūsu baptistu draudzēs. Mums bija mācītāji, bet jāsaka tā, ka arī mācītāji noveco. Un pienāk tie gadi, kad spēki zūd. Un mēs zinājām to, ka ja mēs kaut ko nemainīsim, ja mēs kaut ko nedarīsim, tad tā situācija mūsu draudzēs būs bēdīga. Mums nebūs pietiekoši garīdznieki, kas varēs kalpot mūsu draudzēs. Nerunājot vēl par to, ka mēs varētu sākt kāds jauns kalpošanas, jaunas draudzes. Un bija skaidrs, ka ir jārada vide, programma, kur mēs varam ar tādu pilnīgi jaunu elpu, ar jaunu enerģiju sagatavot potenciālos garīdzniekus. Un tur radās šī ideja par šķirstu, kura nosaukums ir Baltijas Pastorālais institūts. Un pirms 18 gadiem tika šī ideja radīta, veidota ar konkrētu mērķi sagatavot, apmācīt, nodrošināt ar visiem nepieciešamiem resursiem, lai jauni vīri tiktu sagatavoti kalpošanai. Kādi no šiem vīriem atnāca ar ļoti skaidru redzējumu, ko viņi vēlas darīt. Kādi atnāca ar ļoti skaidru vīziju, es gribu būt mācītājs. Un kādi atnāca, teica, es īsti vēl nezinu, kur un kā, bet te iekšā ir tā sajūta, Dievs mani aicina. Un kā jau Pēters minēja, šī atvērtība šim aicinājumam bija. Un tieši šajā BPI mācību procesā kādu no vīriem saprata, tagad es zinu, kur Dievs mani vada, kur viņš mani ved, kur man viņam ir jāseko. Un tā bija visa šī ideja. Un 18 gadi tas liecina par to, ka tur kaut kas ir sanācis. Gājis mums ir visādi. Gājuši ir tādi labie gadi bijuši, un tad ir bijuši tādi izaicinājumi gadi, un tad vēl tur visādas pandēmijas ir bijušas, kas arī ir radījis to jautājumu, kā radīt to skolu tā, lai mēs nepazaudējam to aktualitāti un ka mēs pamanām tos plūdus, tos šķēršļus, tos izaicinājumus un kā mēs varam vēl efektīvāk sagatavot mūsu vadītājus kalpošanai. Tad es gribētu teikt tā, ka šos gadus, 18 gadus, kur tad mēs esam nonākuši? Pirmkārt, ir prieks par to, ka mums ir 95 absolventi. Un priekš mums tas kaut ko nozīmē. Un tas ir pietiekoši nozīmīgs skaitlis. Šobrīd BPI mācās 21 students. Un ir prieks, ka mums izdodas uzņemt jaunus studentus. Šogad septembrī mēs svinējām izlaidumu. Jāsaka tā, ka mēs šoreiz piedāvājam šiem pēdējiem kursam, kad jūs gribat absolvēties. Un tur bija vairākas versijas. Viņi teica, mēs gribētu tad, kad jaunais kurs uzsāk, mēs atkal nododam to stafeti viņiem. Šeit jūs redzat 5 absolventus, bet patiesībā tur ir vēl viens. Viņš nav neredzams cilvēks. Viņš vienkārši tur nebija ieradies, jo viņš bija komandējumā ārzemēs. Šķiet, bet šeit jūs redzat brašus vīrus. Faktiski visi šie 5 brāļi reiz bija kā dalībnieki draft nometnē. Tur mēs viņus pirmo reizi ieraudzījām, tur mēs viņus pirmo reizi sastapām. Tagad jau viņi ir ar tādu rūdījumu. Kāds no viņiem jau ir apprecējies, kādiem jau ir piedzimis bērns un bērni. Un viņiem tiek uzdāvināts šis zizlis. Un tas ir nevis tāpēc, lai viņi varētu vieglāk staigāt,
bet tam ir ļoti simboliska nozīme. Šis zīzlis, kas simbolizē, Dievs tevi ir aicinājis ganīt. Tur, kur tu esi. Būt nevis tikai tādam, kas tā kā ar tādu autoritāti vada, bet kurš ir arī gans, kurš parāda rūpes pret cilvēkiem. Un tāpēc mums arī BPI tas simbols ir, kur ir gan lauva, gan jērs. Un mēs kā vadītāji esam aicināti gan no vienas puses būt ar tādu skaidru redzējumu, vīziju, būt drosmīgiem. No otras puses jērs simbolizē arī kaut kur pakļāvību Dieva vadībai un savā ziņā būt arī kā ganiem. Tad šie 6 vīri absolvēja šajā gadā, un par to varam priecāties. Un katrs no viņiem ir dažādās Latvijas vietās dzīvo. Tur ir gan Talsi, gan Ogrē, gan Ikšķilē, gan Rīga. Un ar Dieva žēlastību mēs esam uzsākuši arī jaunu mācību gadu. Un ir jāsaka tā, ka atrast tos noasus nemaz nav tik viegli. Un ir protams, mēs nevienu negribam pierunāt nākt mācīties. Tas mūsu sauklis, tā devīze ir tā, mēs neaicinām mācīties, mēs aicinām mācīties, tātad aicinātos. Ja? Un, ja varbūt vasaras sākumā ir tāda sajūta, vai mēs šogad vispār to kursu varēsim nokomplektēt, vai mums būs pietiekaši atsaucība un varbūt liekas, kur vēl tie brāļi ir, viņi vai nav. Un tad ir tas, ko mēs varam izdarīt, un tad ir tas, ko mēs sakām, ko Dievs var izdarīt. Un pēkšņi ir viens, otrs zvans, un kāds uzraksta, vēl kāds uzraksta, un beigās mums kopā šogad ir mācības uzsākuši pirmajā kursā 9 studenti, 9 brāļi. Un es gribētu viņus, lai jūs zināt, ka viņi reāli arī ir. Ja, viņi ir šeit klātesoši, viņi šeit sēž. Ja. Tā kā es šos 9 studentus gribētu uzaicināt te priekšā. Vienkārši tā cilvēki jūs ieraug. Kas jūs te esat? Kādi skaistuļi, ja? Kādi braši vīri. Un, jāsaka tā, ka šogad Matejs ir tā kārtīgi pastrādājis, jo pusi no kursa ir, vairāk kā pusi no kursa ir matejieši. Un tāpēc mēs arī šeit organizējam. Ja? Labi, tas joks. Bet mums ir gan no Āgenskalna, no Mateja, no Āgenskalna, no Jēkabpils, tur atkal Matejs kārtējo reizi, ja? Un no Jelgavas puses. Teiksim tā, tie, kas jūs esat no draudzēm, ja jūs lūkojat tāds potenciālos, varbūt pat mācītājs, te jums ir iespēja viņus noskatīt tagad, ja? Par sekmēm es vēl neko neteikšu, bet tiešām ir liels prieks, un es novērtēju, katrs viens no viņiem ir aktīvi iesaistījies kādā no savām dzīves jomām, un nebūtu viņi visi nav pilnu laiku kalpotāji. Ja? Un katrs viņi strādā visdažādākās jomās, gan tur ir uzņēmējdarbība, gan ēdināšanas pakalpojumi, gan jumtus liek, vispār plašs spektrs te ir. Ja? Bet viņi ir apņēmušies veltīt savu laiku šos 3 gadus, lai mācītos, lai sagatavotu kalpošanā. Pēc vakariņām jums būs iespēja dzirdēt dažus no viņu stāstiem, bet es vienkārši gribēju jūs iepazīstināt, jo tad, kad mēs baudīsim arī cienastu, jūs droši varēsiet iet viņiem klāt un prasīt un jautāt, ja? Iepazīties. Kā tad tur īsti ir, ja? Kā tev viss sokās. Tā kā paldies vīri jums, un jūs varat iet apsēsties droši tagad. Tas mācību process, lai paskaidrotu, pirmkārt, mēs BPI fokusējamies uz tādiem 4 pilāriem. BPI laiks ir dots tam, lai mēs dotu zināšanas, tātad izpratni par teoloģiju, par Bībeli, par vadību prasmi. Mēs BPI mācām arī dodam zināmas prasmes, un mēs negribam, lai vīri tikai šeit galvā visu informāciju, bet lai viņi spēj arī darboties ar tām zināšanām, viņas pielietot arī kalpošanā dzīvē. Tad 3. ir
kultūra, un brāļiem mēs mācām par to, kā izprast to laiku, kurā mēs esam, kontekstu, vidi, kurā mēs esam, un lai tā vēsts būtu un tās kalpošanas darbs būtu tiešām piemērots tam laikam, kurā mēs dzīvojam un tajā vietā, kurā mēs esam. Bet ceturtais, kas, manuprāt, ir tāds ļoti svarīgs un reizēm viņš ir ļoti sarežģīts process, ir rakstura veidošana un personības formēšana, ticības formēšana, kas ir ārkārtīgi svarīga. Un bieži vien tā ir pat visizšķirošākā kalpošanā. Un arī tam mēs veltam ļoti zināmu tādu lomu un laiku tam visam. Un tur gan ir mentorēšana, gan ir atsevišķi priekšmeti, kur mēs par to domājam. Un vīriem nākās sevi drusciņ tā, kā tādu mālu pamīcīt un veidot. Un ir jau tā, jo mēs vecāki esam, jo mēs spītīgāki esam un grūtāk mums ir ļauties, bet šie 3 gadi ir ar to mērķi tevi sagatavot pēc iespējas labāk, cik varu. Un jāsaprot jau ir tā, ka arī tas skaitlis 95, viņš priekš mums ir ļoti nozīmīgs un liels, bet tas nenozīmē, ka viss jau ir ideāli un perfekti. Un tas darbs pēc BPI jau nebeidzās ar tevi. Un ja tu pārstāji pie sevis strādāt, tad tu to formu, to garīgo formu kaut kur arī zaudē. Un tāpēc mēs arī cenšamies ik pa laikam organizēt lietas, kas būtu ārpus tā ierastā mācību procesa. Un, piemēram, viena no tādām lietām, ko mēs šovasar organizējām, bija BPI ģimeņu restarta nometne. Jo mēs sapratām, ka tas students, lai arī mēs sagatavojam vīrus, brāļus kalpošanai, ne jau viņš nāk tikai uz BPI mācīties savā ziņā, arī viņa sieva ir spiesta pielāgoties vīra grafikam, jo mācības ir diezgan intensīvi. Šobrīd 2 reizes mēnesī, 5 dienas, 6 diena, ņemot vērā, ka vīri arī strādā un kādi vēl pat paralēli citur studē. Tas ir diezgan intensīvi. Un reizēm ir tā, ka sievai varbūt ir grūti saprast, ko tu tur dari. Un vīrs atbrauc mājās, un viņš vai viņam smadzenes ir uzsprāguši no tām mācībām, vai viņam ir atkal liela sajūsma, un sieva atkal nesaprot, kas tev tur īsti notiek. Un tad mēs sapratām, ka ir labi, ja mēs varam kaut kā visu ģimeni arī stiprināt. Un šogad mēs ganībās organizējam kopā 140 cilvēki bija sabraukuši, jo mums, baptistiem, ir daudz bērni. Ja? Un tur bija tiešām ļoti daudz bērni. Un paldies Pēterim par viesmīlību, kurš mūs uzņēma tur tā uz limiti jau bija. Bet tā bija svarīga reize. Tur mēs runājam, šajā reizē mēs vairāk runājam par visu to situāciju arī pasaulē, par drošības situāciju un cik droši viņi jūtās ģimenēs. Un kādiem mums būtu kā kristiešiem šajā sarežģītajā laikā, kur nevis sētu tādas šaubas un tāda nedrošība, bet kā mēs varam tieši dot cerību cilvēkiem. Un tad vēl vienai tēmai pieskārāmies mākslīgais intelekts. Arī bija diezgan aizraujoši. Mēs pat 5 minūtēs svētrunu sagatavojām, bet cerams, ka mācītāji to nedara un studenti. Tas tāds liels jautājums būs, bet tā bija laba iespēja atpūsties. Kaut gan laikapstākļi bija briesmīgi. Ļoti slikti laikapstākļi bija. Bet kaut kā mums viss beigās sanāca un izdevās. Bet tad vēl viena tāda lieta, ko mēs darām, lai palīdzētu turpināt arī mūsu absolventiem, tā kā viņu kalpošanā. Un te jāsaka paldies ir Igoram Rautmanim, kurš vada SAC centru, jeb strateģisko attīstības centru, kur īpašs mērķis ir stiprināt draudzes. Un tagad varētu teikt, ka ļoti daudzās tajās mūsu draudzēs ir BPI absolventi. Un pagājušajā gadā mēs sākam, šajā gadā pavasarī mēs sākam tādu jaunu iniciatīvu, kas saucās Draudžu izaugsmes inkubators. Un mēs tādu pilotu projektu esam palaiduši 9 draudzes. Mēs vienkārši vairāk praktiski, tehniski nevaram uzņemt, kur šajās draudzēs vairums no viņām kalpo tiešām arī mūsu studenti un absolventi. Tāds 2 gadu cikls, kur mēs palīdzam uzlabot viņu kalpošanu jau esot reāli draudzēs, strādāt ar viņu komandām. Un arī tas šogad ir kaut kas tāds jauns, ko esam sākuši, un mēs esam saņēmuši labas atsauksmes. Un ir galvenais mērķis
domāt par to, ko mēs varam darīt labāk, lai piedzīvotu mūsu draudzē izaugsmi. Protams, mēs varētu vēl daudz citas lietas minēt, un otrajā daļā jums būs iespēja dzirdēt arī tādus personīgus stāstus. Ko tad caur šo kalpošanu, caur BPI programmu, ko tas ir devis un ko tas ir kādos no mūsu studentiem un absolventiem, kādas pārmaiņas tas ienes.